Esiet sveicināti priekšvēlēšanu diskusijas raidījumā Novadi izvēles. Šodien iepazīsimies ar Pāvilostas novada deputātu kandidātu sarakstiem, to priekšvēlēšanu programmām un, protams, meklēsim atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. Taču sākumā neliela Pāvilostas novada vizītkarte. Pāvilostas novads atrodas Latvijas dienvidrietumos, tas izveidos pirms 4 gadiem, apvienojoties Sakas novadam ar Vērgales pagastu. Iedzīvotāju skaits novadā nedaudz vairāk par 3000. Aptuveni 3/3 daļa dzīvo novada centrā Pāvilostā. Novada teritorija robežojas ar Baltijas jūru, krasta kopgarums 46 km. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži. Novadā atrodas vairākas Natūra 2000 teritorijas, tostarp Grīņu dabas rezervāts, 3 dabas liegumi. Galvenā darbības nozara novadā zvejniecība, zivju pārstrāde, mežizstrāde, lauksaimniecība un mazumtirdzniecība, kā arī turisms. 2009. gada pašvaldību vēlēšanās kandidēja 3 vēlētāju apvienības. Visvairāk balsu 9 no 13 ieguva apvienība Mēs savam novadam ar Uldi Kristapsonu priekšgalā. Pirmajā jūnijā Pāvilostas novada domē līdzinējo 13 deputātu vietā jāievēl 9 deputāti. Uz šīm vietām pretendē 24 deputātu kandidāti no 2 sarakstiem. Šodien diskusiju raidījumā piedalās tikai viens dalībnieks, proti no vēlētāju apvienības Mēs savam novadam. To pārstāv līdzinējais novada domas priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Labdien! Otrās saraksta vēlētāju apvienības Vienoti novada attīstībai pārstāvis atteicās piedalīties mūsu diskusiju raidījumā. Pāvilostas novads ir viens no tiem, kurā līdz 22. aprīlim bija pieteikts tikai viens saraksts. Kā jūs, Kristapsona kungs, varētu skaidrot šo situāciju, ka tik zema iedzīvotāju aktivitāte? Grūti man atbildēt konkrēti šo jautājumu, es domāju, tad jāprasa iedzīvotājiem. Kaut gan Pāvilostas ļaudis un Pāvilostas novada ļaudis ir aktīvi ļaudis, un es pat īstenībā brīnos, jo to arī pierāda iepriekšējās vēlēšanas, kad ir bijuši 3, 4 un pat 5 saraksti. Varbūt, kad esam visu darījuši pareizi, un varbūt, kad arī cilvēkus apmierina, iedzīvotājs apmierina, tas mūsu darbs. Jūs šajās te vēlēšanās jau kandidējāt jau kuro reizi praktiski? Šī jau būs kurā reize uz pašvaldību vēlēšanām? Šī jau būs 6. 6. Kāda ir motivācija? Motivācija? Es nezinu, man liekas, ka tu esi tik daudz gadus jau strādājis un ka tu jau visu to drēbi pazīst, kā saka, līdz kaulam. Un es domāju, ka es varu vēl palīdzēt mūsu novadam gan ar savām zināšanām, gan ar savu pieredzi, kas ir pavadīts pašvaldības darbā. Vai jūs būtu gatavs arī uzņemties domes vadību, ja jums šo amatu uzticētu? To skatīsimies pēc vēlēšanām un tad redzēsim. Bet jūs būtu gatavs? Nevaru vēl atbildēt. Izvērtējot aizvadītos 4 gadus, varbūt varam atskatīties tādā retrospekcijā, kas tad ir labs izdarīts novadā jūsu prāt, un tomēr varbūt kas ir tās lietas, kas tomēr nav padarītas tik labi. Ja par pēdējiem 4 gadiem skatās, tad skaidrs tas ir pēc pirmās vēlēšanas pēc novada reformas, un katrā ziņā viņi bija smagas, jo kamēr iepazinām visus cilvēkus, vērgalnieks, gan vērgalnieki iepazina Pāvilostu un Saka, ka tas bija tāds pārmaiņu laiks, un es domāju, tas ne tikai Pāvilostas novadā, bet visos novados, kad katra pārmaiņa arī kaut ko droši vien nes līdzi, vai labu vai sliktu. Es arī esmu tagad runājis ar iedzīvotājiem gan Vērgalē, gan Sakā, un īstenībā to reformu maz ko izjūt, jo nekas nav mainījies un slikto pusi nav gājis. Īstenībā man par to ir prieks, ka mēs esam gājuši pareizi ceļu. Tāpat tās neviena iestāde nav likvidēta, un arī, kā pirms reformas teica, kad varētu kāds darbu zaudēt, tad mūsu gadījumā, novada gadījumā Pāvilostas neviens darbu arī nav zaudējis no darbiniekiem. Man liekas, tas ir svarīgi, kad viss secīgi turpinās un iet tālāk. Bet, ja runājam konkrēti par tādiem pašvaldības izdarītajiem darbiem? Par pašvaldības izdarītajiem darbiem, skaidrs, ka vislielākais ir prieks par kādiem infrastruktūras darbiem. Ja tā atskatās 4 gadu griezumā, tad pirms 4 gadiem mēs saremontējām ostu kopā ar ostas pārvaldi, kur atbalstīja lauka atbalsta dienas par 560 000 latiem. Un tās ir lielākās investīcijas, gribu teikt, pēdējā brīvvalsts Latvijas laikā. Jo osta ir, es gribu teikt, kā mūsu sirds, un to arī parāda Pāvilostas nosaukumā, kad vienīgā pilsēta mēs esam, kurā ir nosaukumā osta.
Un mūsu gadījumā mēs īpašu uzmanību arī esam pievērsuši un arī pievērsīsim arī ostai. Jo, ja nebūs osts, es gribu teikt, ka arī nebūs Pāvilosts. Tāpat tās prieks par pēdējiem darbiem, kas ir saremontēts Pāvilosts vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, Vērgales pirmskolas izglītība iestāde Kastanīts ir saremontēts un apkuras sistēma un nosiltināts ēkas. Un ļoti, ļoti daudz iestādes. Pat gribu teikt, ka nav neviena tāda iestāde, kur nebūtu dabūjusi kaut kādu Eiropas finansējumu. Un īstenībā vislielākais prieks ir par to, ka visus tos darbus esam paveikuši, un mēs esam vienīgā pilsēta Latvijā, vienīgais novads Latvijā, kuram ir kredīta saistības 0. Un es par to esmu īstenībā lepns, jo man tā ir vecāki audzinājuši, kad vajag strādāt ar savu naudu, nevis aizņemties ar kaut kādām naudām. Un vienalga, kas tur nāks manā vietā, vai es tur palieku, tas ir ļoti liels atspaids, ja nav kredīta saistības, un tu var darīt, piesaistīt nākamās Eiropas Savienības naudas. Kā saka, rokas ir brīvas no kaut kādām važām ar kredītiem. Turpinot šo te pašvērtējumu, varbūt tad pieskaramies tām lietām, tomēr, kas pašam šķiet, kas tomēr nav tik labi izdarīts, kur ir tādi trūkumi varbūt bijuši darbā? Trūkumi ir, par pēdējiem 4 gadiem, tad trūkums ir tas, ko mēs bijām arī solījuši uz iepriekšējām vēlēšanām mūsu apvienību, kas nav izdarīts, un par ko man arī sāp sirds, un mēs arī ar vietnieku Jānu Vitrupu arī esam to daudz pārunājuši. Tā ir Vērgalē daudzdzīvokļu māja, ko kolhoza laikos uzsāka Teikas, un neesam saveduši kārtībā, bet tur apmēram vajag 500 000 latu. Līdz ko dabūsim kaut kādu Eiropas finansējumu, kur aizķerties, tad noteikti arī to darīsim, jo to arī pierāda skaitļi. Mūsu novadā ir viens no zemākajiem bezdarba procentiem, tie ir 6,5% punkti. Un īstenībā, ja kāds saka, ka nav darba mūsu novadā, es gribu teikt, ka darba ir. Lielākā problēma ir tā, ka mūsu iedzīvotājiem un jauniešiem tieši nav kur dzīvot. Un tā ir tā sevišķi Pāvilos specifika, kad es gribu teikt, ka katra 3., 4. mājas, varbūt domāju, ka nepārspīlēšu, ir nonākuši vasarnieku rokās. Agrāk tur dzīvoja vietējie, un tagad tur ir vasarnieki, kur tikai pavada 3-4 mēnešus varbūt gadā. Un tas ir tas mīnus, ka mums milzīgi trūks dzīvojamā fonda gan Pāvilostā, gan Vērgalē. Bet tagad raugoties uz priekšu uz tiem nākamajiem 4 gadiem, kas būs tie galvenie darbi, ko jūs vēlētos paveikt sava novada attīstībā? Īstenībā es domāju, ka jāturpina viss tas, kas iesākts, un jāiet ir pareizais ceļš tieši uz Eiropas Savienības naudas līdzekļu apguvi nākamam plānošanas periodam, kas ir 14. 20. Varbūt skaļi ir teikts, bet to arī mēs esam ierakstījuši savā priekšvēlēšanas programmā. Mēs gribētu sakārtot Pāvilostas ostu un pagarināt molus, jo arī uz šobrīd tieši Pāvilostā ir problēmas ar kuģu ienākšanu, jo kuģu vārti ir atkal aizskaloti ciet, un variants A pērkam paši savu zemes sūcēju kopā ar ostas pārvaldi, ka mēs varam jebkuru mīļu brīdi iztīrīt kuģu kanālu, lai varētu droši doties Selgā, vai otrs ir jāpagarina moli. Un mēs arī esam vides ministrijā jau griežušies vairāk kārtīgi satiksmes ministrijā, un ir cerības, ka mēs varētu saņemt ap 2,2 miljoniem latu, lai varētu pagarināt Pāvilostas ostas vārts, jūras vārts. Osta varētu būt viena no prioritātēm, bet kas vēl varētu būt tādas prioritātes? Es gribu teikt, es to teicu, arī bija patās mums Pāvilostas vidusskolā 50 gadu salidojums, un kā es teicu, man liekas, gan Pāvilos, gan Vērgala ir gatava dzīvošanai, kad ir fantastiski dzīvot šī novadā. Ir jūra, ir mežs, ir upes, un ja ir darbs, un ka tās novads ir sagatavots tā, ka es gribu teikt, ir sporta zāle, ir skolas izremontēta, ir mūzikas skola, ir mākslas skola, viss būtu, lai cilvēks šeit dzīvot, bet svarīgākais, man liekas, un pie tā arī noteikti jāstrādā, lai šeit atgrieztos jaunieši atpakaļ, kā es minēju, tas ir dzīvojamais fonds gan Vērgalē, gan Pāvilostā, un lai radītos jaunas darba vietas un labi atmaksātas darba vietas, lai mūsu skolas būtu piepildītas kā agrākos laikos. Protams, visā Latvijā samazinās iedzīvotāju skaits, bet šobrīd tas ir īstenībā primārais, dabūt atpakaļ jauniešus uz mūsu novadu. Tieši tā, jūsu novada priekšvēlēšanu apvienības priekšvēlēšana programmā ir viens no mērķiem ir saimnieciski rosīgs Pāvilostas novads. Kā jūs to tieši domājat panākt? Kādiem darbiem, kā tas izskatītos? Tas rosītos vasarās vai visu cauru gadu tā rosība notikt Pāvilostā? Jo šobrīd, kā mēs zinām, tad Pāvilosta vairāk vai mazāk saistās visiem ar tādu kurortu pilsētiņu, ar atpūtu vasara, jūra, saule, vējš.
Tas arī ir tas mērķis, lai mēs būtu rosīgi visu gadu. Ja šobrīd vasarā Pāvilostā konkrēti iedzīvotāju skaits noteikti dubultojās, gan vasarnieki, gan atpūtnieki, bet svarīgi jau ir ne tikai tie 3-4 mēneši, mums jādzīvo ir visu gadu 12 mēneši. Tāpēc arī ir tas saimnieciski rosīgs novads, ir domāts ar darba vietām, kuras varētu būt visa gada garumā. Un prieks ir par to, ka tagad Pāvilostas ostā būs 3 uzņēmumi, kur ir saņēmuši lauka atbalsta dienas naudiņas un sāks ražot laivas. Un jahtu apkalpes centrs veidojās arī vēl viens, un kur būs vismaz 11 darba vietas, tas ir jauki. Vai patīk vai nepatīk, daudziem nepatīk tas, kad Vērgalē ceļās zvēru ferma, kur būs, bet es arī par to esmu priecīgs, un es arī nekaunos, un es arī to avīzē teicu, ka es cēlu roku par to, lai tā būtu. Un tur ir 24 darba vietas plānots, un skaidrs, ka laukos ir jādara lauku darbi. Skaidrs, ka mēs nekad neražosim mašīnas Pāvilostas novadā vai telefons Nokia, kad mums ir jāsamierinās ar to, ar ko mēs esam. Un, man liekas, tas mūsu dabas resursu bagātība ir jāizmanto. Tas ir gan mežs, gan jūra, gan lauki. Tie paši zemnieki, Dievs dot viņiem spēku un veselību. Un prieks ir arī par to īstenībā par zemniekiem, ka daudz arī jauni cilvēki pievēršās tieši zemītei. Zvejniecība arī ir viena no tautsaimniecības nozarēm jūsu novadā. Tika apspriests šis jautājums par zivju kombinātu pārstrādes uzņēmumu. Cik tālu tas projekts ir? Diemžēl viņi palika pirmajā aiz strīpas lauka atbalsta dienesta finansētajā projektā, bet nav metuši vēl plinti krūmos un cer vēl varbūt, ka pārdalīs naudu. Tad būtu Pāvilostā, es nezinu, uzplaukums, jo tur bija plānot 400 darba vietas. Es pat nezinu, kur tik daudz varētu dabūt visā Kurzemē darbinieks, kur varētu strādāt, bet tas šobrīd ir apklusis, tas projekts, ja tā var teikt. Pāvilostas novads nav tikai Pāvilosta, protams, tur dzīvo visvairāk novada iedzīvotāju. Jūsu programmā tiek minēts, ka tiks panākta līdzsvarota novada attīstība. Konkrēti, kā tas tiks panākts, ko tas nozīmē katrā pagastā, katrā ciemā vai mazciemā notiks kāda rosība? Katrā ciemā noteikti, kad notiek jau rosība un notiks rosība, un to arī pierāda mūsu darbi, par ko arī īstenībā daudz iedzīvotāji man personīgi pārmetuši, kad mēs katrā mazā apdzīvotā vietā turam biblioteku, bet mans uzskats ir tāds, ka tā ir vienīgā vieta. Ja agrāk varēja cilvēki satikties pastā veikalā, tad mazie ciemi, kur šobrīd vairs pat nav veikalu un nav pastu, viņiem pat nav kur savas problēmas pārunāt. Tad tā ir tā vieta, gan Rīvas, gan Ulmale, gan Saka, gan Ziemupe, gan Saraiķi, gan skaidrs Vērgala un Pāvilos, kas ir centri, kad ir jābūt vienai pašvaldības izveidotai vietai, kur ir vienmēr siltums, kur ir pieejami datori, kas ir sevišķi jaunajiem cilvēkiem un arī tiem pašiem zemniekiem. Un tā biblioteka, kur varētu cilvēki satikties un apmainīties kaut vai ar savām sāpēm, jo dalīt sāpi ir daudz mazāk sāpe. Jūs savā programmā runājat arī par šiem sociālajiem centriem, par to izveidi. Jā, īstenībā tas ir ļoti svarīgi, un viņš arī ir sevi nesis atpakaļ, jo mēs tādu jau izveidojām Rīvas ciemā, izveidojām Ulmalē, un arī Sakā, un pagājušā gadā arī Plocē. Un doma ir tāda arī izveidot gan Vērgalē, gan arī nākotnē arī Ziemupē. Un tie sociālie centri ir tādā izpratnē, ka tur ir veļas mašīna, un ir dušas un tādas lietas, jo ne visiem lauku mājās ir pieejami dziļurbumi un ūdeņi, kur var izmazgāt ar modernām tehnikām veļu. Un viņš ļoti labi sev nes atpakaļ, un kad cilvēki par to ir pateicīgi, ka to mēs tā mērķtiecīgi esam katrā tai mazā pagastiņā, ciemiņā izveidojuši. Jūsu programmā viena no prioritātēm ir izglītība, izglītības iestāžu attīstība un izaugsme. Kā tiek plānota šo iestāžu izaugsmi, ja skolēnu skaits ir krasi samazinājies, un, ja nemaldos, tad pēdējos 5 gados vismaz par 40%. Jā, tas ir tas, ko es teicu, ka pie tā ir jāpievērš uzmanība un jāmēģina dabūt jaunie cilvēki atpakaļ gan Vērgalē, gan Pāvilostā, it sevišķi Pāvilostā, jo Vērgalē iedzīvot bērnu skaits ne tik daudz krīt kā Pāvilostā un Sakā. Un es teicu, īstenībā lielākā problēma šobrīd ir dzīvojamais fonds. Cik ilgi dzīvos pie vecākiem, gribās kaut ko savu. Un ar tām Pāvilostas novada algām dzīvokli nopirkt vai māju ir ļoti grūti, jo tie vasarnieki rīdznieki, kā mēs saucam, ir milzīgi uzcēluši to laktiņu augšā. Un tā ir tā lielākā problēma, ka mums jādomā ir pašvaldībai par kaut kādu dzīvojamo fondu.
Bet praktiski tiem cilvēkiem darīt ir, tas darbs ir Pāvilostas novada uz vietas, praktiski nav kur dzīvot šobrīd, tā tas izskatās. Darbs ir, mēs varam runāt par to, ka varbūt viņš nav pienācīgi atalgots, jo kā arī zivu pārstrādē, viņš varbūt ir arī sezonāls darbs, jo pūš vējš un, diemžēl, neiet katru dienu kuģi jūrā. Un tai pašā meža strādē, kas arī mūsu novadā diezgan attīstīta, vai ne, arī viņš vairāk ir ziemā un atkal vasarā nav. Un tieši to pašu arī var teikt par turismu, ka turisms ir vasarā un atkal ziemā nav. Un tāpēc mēs arī cenšamies un mēģinām arī dabūt ziemā tos turišus šeit. Kā viena ideja bija kopā ar akciju sabiedrību Latvijas valsts mežiem, mēs gribējām izveidot slēpošanas trasi ziemā, tādu atpūtas trasi, bet, diemžēl, zaļie aktīvisti, kas ir Pāvilostā uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, šo ideju bremzē un negriba, lai būtu, jo tur 800 metru attālumā ir Pāvilostas pelēkā kāpa. Es gan nesaprotu, kā var slēpotājs nodarīt pāri kāpai. Kurā vietā bija plānota šī Tas trase? bija plānots Zaļkalnu mežā, kā mēs saucam Pāvilostnieku jaunajā ciemā. Un tur arī bija kopā ar valsts akciju sabiedrību Latvijas valsts meža arī domāt tāda zaļā klasīta arī bērniem. Bet šī aktivitāte šobrīd ir nobremzēta. Bet kā jūs aicināsiet šīs te jaunās ģimenes uz Pāvilostas novadu, kas te ir tik pievilcīgs? Kāpēc viņiem būtu jābrauc šurp, teiksim, no Rīgas, no Liepājas, no Grobiņas? Mēs pat varbūt negribam no Rīgas un no Liepājas, no Grobiņas. Mēs varbūt gribam atgriezt atpakaļ tos mūsu jauniešus, kas ir beiguši. Jā, tieši tā, kā jūs atgriezīsiet kaut ko savējos. Skaidrs. Es teicu ar dzīvojumu fondu, nevis to, kā tagad var nopirkt dzīvokli Pāvilostā par 10 000 latiem, 2 starp dzīvokli, un tā ir fantastiska cena. Nu. Bet, ka tie ir pašvaldības dzīvojamais fonds, un ka mēs viņu dodam uz īri, un viņi var tur dzīvot līdz sirmām vecumdienām. Jums ir šādi brīvi dzīvokļi? Nav, bet mēs domājam par to, ka varētu būt, ka pašvaldība nākotnē varētu sākt pirkt dzīvokļus no privāti īpašniekiem. Šobrīd daudz dzīvokļu mājas, tās ir apsaimniekošana biedrībām, ja tās pieder pašvaldības īpaši? 2 ir biedrībām un 3 ir pašvaldības apsaimniekošanā, komunālais uzņēmums apsaimnieko. Vērgalē tieši tā paša problēma ir, kad mēs dabūtu to vienu pusuzcelto māju gatavu, mēs varētu tur dabūt cilvēkus atpakaļ. Jo es teicu, dzīvot ir fantastiski. Ir bērndārs, muzikas skola, mākslas skola, sporta skola, vidusskola. Tāpat Vērgalē viss ir tas pieejams. Un to arī pierāda īstenībā ļoti daudz liepājnieku pārceļās uz Vērgalu dzīvot. Jūsu apvienības Mēs savam novadam programmā tiek solīts palielināt sociālos pabalstus iedzīvotājiem, kuriem ir zemi ienākumi. Kādi ienākumi tiek uzskatīti par zemiem un kādā apjomā tiek plānot tos palielināt no pašvaldības budžeta? Protams, ka ne krasi palielināt, tas nav simtos latu, bet ir tādi cilvēki tiešām, kuri visu mūžu varbūt apzinīgi nostrādājuši, bet nelabā laikā aizgājuši pensijā, un ir tādi, kuriem 50, 60, 70 lati. Un ja par apkuri ir jāmaksā tie 40, 50 lati jau mēnesī, tad skaidrs, ka cilvēks nevar izdzīvot. Mēs jau šobrīd arī dodam komunālo maksājumu pabalstu, bet tieši jāpievērš ir uzmanība šādiem cilvēkiem, kam ir zemi ienākumi un kam ir tie izdevumi, lai viņam arī palika par ko dzīvot un zāles nopirkt. Kā jūs izvairāties no šiem te pabalstu saņēmējiem, kam tā jau ir sava veida nodarbe? Tādā mazā novadā īstenībā tas ir viens no plusiem starp lielu novadu un mazu novadu, jo mēs jau viens otru pazīstam. Mēs ejam par ceļu vai Vērgalē vai Pāvilostā, tas ir svešs, tas ir vietējs. Mēs jau zinām, ko katrs dara, ko katrs strādā un vai viņam ir ienākumi vai nav. Un to arī intensīvi sociālais dienests pie tā arī strādā. Un es gribu teikt, ka mūsu novadā pat tādas problēmas nav. Kā šobrīd izskatās tas pabalstu saņēmēju skaits? Palielinājies, pamazinājies, ja tas ir konstants? Krīt, jo es teicu, ka ļoti maz ir, salīdzinoši maz ir bezdarba procents un samazinās. Kas ir īstenībā lielākas problēmas mums ir ar auģu ģimenēm, par ko ir jādomā tieši par to, ka, lai cik tas skumi, vecāki negrib savus bērnus vākt. Un mūsu novadā nav neviena auģu ģimene, un mēs maksājam bargas naudas prom uz SOS ciematiņu. Un tagad arī vienu meiteni ielikām arī iekšā auģu ģimenē Aizputas novadā, un par to ir jādomā, ko. Kā jūs varētu uzlabot situāciju? Varbūt tiešām arī pašiem arī mēģināt tās auģu ģimenes izaudzināt, pierunāt, lai viņi izmācās un paņem tos mūsu bērnus. Jo tas arī mīnus īstenībā, mēs no savu novadu arī vedam bērnus projām, atdodam auģu ģimenē, viņš aiziet projām. Tas arī viens no, lai savus bērnus dabūtu savā novadā. Un līdzsakus aiziet arī pašvaldības finansējums. Krietnis finansējums. Tāpat finansējums aiziet arī līdz tiem bērniem, kas mācās ne jūsu mācību iestādēs, proti ne jūsu skolās, vidusskolās, Liepājā.
Mums tādu īstenībā nav daudz. Ir tādi, kur iet uz specializētām vidusskolām Liepājā, kā vai uz matemātikas novirzienu vai uz valodas novirzienu. Bet, ja godīgi, tad nav daudz, un viena daļiņa arī iet aizputē vakarskolā, ko mēs arī maksājam savstarpējos norēķinus. Bet neteiksim, ka tas ir daudz. Runājot par bērnu tēmu, tad pirms kāda laika bija minēts, ka Vērgalē bērndārs esot pēc brīvas vietas. Taisnība, un Pālostā arī ir brīvas vietas. Tas nozīmē, jums rindu nav? Rindu nav. Tāpēc es teicu, aicinam nākt jaunieši apakaļ, nav jāstāv rindā. Izklausās neticami, ka brīvas vietas bērnu dārzos, kur parasti ir rindas. Bet tagad par citu tēmu, proti, mēs jau pieskārāmies par ostas lietām, par ostas pārvaldi, proti par šo te ostas akvatoriju padziļināšanu. Jūs arī grasāties tātad iepirkt šo tehniku padziļināšanai, un cik tas izmaksātu no pašvaldības budžeta, un cik tas ir būtiski, un kā šī tehnika, tiksim, atpelnīs sevi? Par peļņu noteikti var runāt, bet nākotnē šobrīd ir uzdots ostas pārvaldei uztaisīt, pareizi sakot, uzzināt, cik šāda tehnika var maksāt. Šobrīd iet aplēst, ka viņi varētu maksāt Ukraiņu tehniku ap 100 000 eiro. Tā nav milzu nauda, un pašvaldībai kopā ar ostu tas būtu paceļams. Kā atpelnīt? Tā mūsu ostiņa ir ļoti maza, un ļoti maz tas apjoms, kas ir jāizsmeļ. Un īstenībā mēs lielāko naudu samaksājam par to, ka tā tehnika vai no Klaipēdas, vai no Rojas, Mērsagā, kur arī šāda tehnika atnākt uz šejienu, lai izsmeltu. Ne tik daudz maksā tā paša izsmelšana, cik tas pārgājiens. Un tas ir tas, ko mēs gribētu vinnēt, un noteikti, ka viņi 5-6 gados sevi nest atpakaļ. Cik bieži ir jātīra osta pārostam? Es gribu teikt, tāpatās kā zobi jātīra reizi vismaz dienā, tad osta jātīra reizi gadā. Jā. Un esam saņēmuši arī pāvilosnieku jautājumus gan elektroniskā veidā, un proti pirms 4 gadiem apvienības Mēs savam novadam priekšvēlēšana programmā bija solījums nepieļaut nelikumīgu kāpu apbūvi. Šoreiz šādu solījumu nav, vai tas nozīmē, ka uzstādījumi ir mainījušies? Uzstādījumi nav mainījušies. Tas bija 2 iepriekšējās programmās mūsu apvienībai nepieļaut, un mēs to arī esam pierādījuši. Protams, ka zaļie cilvēki tā nedomā, Pāvilos zaļie cilvēki tā nedomā, bet es varu uzlikt roku uz sirds Pāvilostā un Pāvilostas novadā pēdējos, nezinu cik, 8 gados nav neviena nelikumīga māja krasta kāpa aizsargjoslā uzbūvēta. Vai jūs atbalstāt vēja ģeneratoru būvniecību Vērgales pagastā, un kāds no tiem guvums novadam? Ja personīgi es kā Uldis Kristapsons saku, tad es neatbalstu, jo es esmu nervos cilvēks un man nepatīk, ka viņi griežās. Kāds labums ir? Apmēram 150 līdz 200 lati gadā viņi samaksā nekustamā īpašuma nodokli par ēkām būvēm, kas ir smieklīgs. Un ja dēļ vēja ģeneratoriem jāiet ir cilvēkiem prom no tās vietas dzīvo, kur viņi varbūt kaimiņos ir dzīvojuši, tas es kategoriski pret to. Kad Pāvilostā tiks izbūvēti veloceliņi, jo to trūkums neveicina turismu attīstību? Jā, vispirms man gribētos teikt, mums vajadzētu vecajā Pāvilostā, par Pāvilostu konkrēti runā, sakārtot mazās ielas, lai vasarā neput, jo tos zvanus, kas vasarā pienāk uz pašvaldību un uz manu personīgo telefonu, it sevišķi vasaras laikā, kad ir sausa un put, tad man gribētos teikt, vispirms sakārtosim Pāvilostā mazās grantētās ieliņas, kas arī šeit ir ierakstīts, bet skaidrs, ja palielināsies ceļa fonda finansējums, ar šobrīdējo kāds mums viņš ir 42 000, mēs varam tikai ziemā sniegu nostumt un kravu granti uzbērt. Un par veloceliņu. Es saku, tas būtu pirmais solis sakārtot ielas un tad runāt par man jau liekas, tas tāds bišķiņ luksus jau ir. Un tad vēl jums kā bijušajam, kā esošajam Pāvilostas novadomas priekšsēdam arī ir 2 jautājumi, kas vairāk attiecas gan uz jums pašu. Proti, jūsu sievai doma ir atļāvusi privatizēt zemi zem bijušā Kroziņa Āķegals, vai tas ir izdevīgi novadam vai jūsu ģimenei, vai jūs plānojat visiem uzņēmējiem ļaut privatizēt zemi, ja viņu darbība notiek uz pašvaldības zemes? Šī praksa, es gribu teikt, ir kāds gadus 10, ja ne vēl vairāk. Visi, kuri nomā no pašvaldības zemi, pašvaldība pieņem lēmumu. Tā privatizācija nosaucās tā, ka varbūt to kāds kādam dāvina, kā jau varbūt no 90. gada sākuma. Tās ir pilnīgas muļķības, viņi pārdod par skaidru naudu, un pašvaldībā ir līgums ar SIA Latio, kur novērtē to zemi, cik viņa maksā, un piedāvājam uzņēmējiem. Es domāju, ka tas ir tikai normāli. Mēs esam pārdevuši vismaz savus 11 zemes gabalus novadā
ar nomas tiesībām, kam ir, lai darbojās, lai ceļ un lai saimnieko tādi. Ir lauksaimnieki ļoti daudz. Tā kā jebkuram tādas iespējas jebkuram, kam ir pašvaldības zemes, zem ēkām, griežās, un tā privatizācija nav tāda par kaut kādiem certifikātiem vai voucheriem, tas ir par skaidru naudu. Respektīvi, ja cilvēkam ir nauda, tad viņš arī var iegādāties. Raksta pašvaldībā iesniegumu, doma pieņem lēmumu, pasūta Latvijā vērtējumu, ar ko mums ir līgums un par tirgus cenu pārdod. Un vēl viens jautājums. Vai taisnība, ka projektu konkursos vienmēr uzvar būvniecības firma, kas izmanto jūsu īpašumā esošos transporta līdzekļus, tā skaitā kravas mašīnas? Kravas mašīnas. Man īstenībā mašīnas ir vesela čupa, ja tā drīkst teikt, vēl no padomju laikiem, kad es nodarbojos ar uzņēmēju darbību, ar kokapstrādi un mežstrādi, un manā deklarācijā katru gadu parādās, publiski ir pieejams un arī var iet CSDD mājaslapā, tur var redzēt, tur ir 2 kravas mašīnas. Viens ir Zilsim 30, 70. gada ražojums, un viens ir automašīna kokvedējs Kamas 1990 kaut kādā 3. gada ražojums, bet viņiem vismaz 10 gadus jau nav vieta apskata. Tā kā visas tās mašīnas stāv sētā pie žogmalas, un neviena nekur viņa nekust. Tad, respektīvi, jums nav nekādas saistības ar šīm te kravas mašīnām, kas tiek izmantotas? Es saku, 2 mašīnas ir manā īpašumā, un to var pārbaudīt gan deklarācijā, gan CSDD. Pirms kāda laika mēs arī viesojāmies Pāvilostas novadā un uzklausījām iedzīvotāju vērtējumu par līdzinējās pašvaldības darbu, gan arī uzklausījām jautājumus nākamajiem deputātu kandidātiem. Lūdzu, video. Kā tu vērtē kā Pāvilostas iedzīvotājs Pāvilostas novada domes līdzinējo darbību? Jāsaka, vērtēju visnotaļ pozitīvi. Tāda uzņēmēja darbības problēmas tiešām nekādas, jo šie jautājumi ļoti ātri tiek sakārtot. Tādā ziņā ir cepuri nost domēm. Kā tad Pāvilos attīstīt tiek redzēt tieši turismu sakarā? Vai tas ir masu turisms, vai tas ir tāds tomēr kvalitatīvais turisms? Kas šeit pērk īpašumus? Un kā tā Pāvilos nākotne varētu izskatīties? Vai ir kāda, nākamajiem deputātiem kāda doma, kā šeit palielināt cilvēku skaitu, vairāk vai mazāk ar Latvijas cilvēkiem droši vien. Turisms tā ir viena lieta, bet turisms ir praktiski sezona 2. Ja 3 mēneši, tad tas ir jau ļoti daudz. Kādā veidā attīstīt šeit kaut kādu ražošanu, kurā varētu strādāt vietēji iedzīvotāji? Kad Pāvilos, tad tiks sakārtot ielas un trotuāru. Lai nebūtu šitāds bedres, kas te mums nav jāsiet pie ūdeņa. Kā domā cīnīties ar tiem iedzīvotājiem un nekas, ja ties nav tādi pastāvīgi iedzīvotāji, kas neapkop savus īpašumus? Kad Pāvilostā būs zobārsts kabinete un dežūrojošais ārsts. Ko viņi domā par veco Pāvilostu, vai tā veco Pāvilostas daļu, vai to tādu atstās, vai kaut ko jaunu domās. Un par cik vecā Pāvilostā mēs esam lielākoties pensionāri, vai domā par to, kad nolīdzināt tas cenu pa zemīti. Jo jaunā Pāvilostas daļā ir zeme lētāk, un mums ir dārgāk. Tātad varbūt pēc kārtas vispirms mēs jau par turismu nedaudz te pieskārāmies, bet te bija tāds konkrētāks jautājums, kādu te to turistu te gaidāt, kāds turisms varētu attīstīties Pāvilostā? Mēs noteikti gaidām mierīgos turistus. Tas viens ir, kas saistīts ar surfošanu un ar jūru. Tie ir tāds aktīvais turisms, kas ir ļoti labi arī tagad pēdējo gadu laikā. Mēs arī pašvaldība kopā ar biedrību arī izveidojām pagājušā gadā nodevām eksploatācijā surf klubu, kur arī jauniešiem būs iespēja mācīties surfot un ir gan inventārs, gan viss. Tas ir viens, uz ko mēs ejam. Un īstenībā to jau dzīve pat parādīja. Tie surfotāji šeit brauc un viņi ir uzskata Pāvilostu par surfošanas meku. Un par kaut kādiem masu turistiem, kaut kāds beach partijas vai kaut ko tādu, nē, pilnīgi mums to nevajag, lai piegružot mūsu jūrmalu un mūsu pludmalu nebūtu, nē. Tie ir kaut kā, es gribu teikt, tāds ģimenei draudzīgais turisms, kad var atbraukt ar ģimeni, ir klusums, miers, fantastiska daba apkārt un ir ļoti daudz viesu mājas, kur var pārgulēt uz tādu mēs tā kā orientējamies. Man liekas, tas arī ir iezīmējies jau pēdējo gadu laikā.
un kādus uzņēmēju darbības veidus jūs vēl bez jau iepriekš minētājiem esat gatavi atbalstīt? Mēs esam gatavi atbalstīt da jebko, man gribās teikt, bet skaidrs, ka vajag izmantot mūsu resursus. Tā ir jūra, tas ir mežs un tā ir zemīte. Un tās ir 3 lietas, arī, uz ko arī paši uzņēmēji parāda un uz ko iet. Cik aktīvi ir paši pāvilosnieki parādīt savu, teiksim, tās pilsētas, kaut vai pāvilostas savdabību? Cik zināms ir šī te zivju kūpināšana, varbūt ir vēl kādi veidi, kur var iesaistīt arī turistus un šādā veidā attīstīt? Ir un jauki tas, ka pagājušā gadā arī izveidojās Ievalījās maizes ceptuve, ko dara Petersona ģimene. Un ļoti, man tiešām prieks par to ir, ka cilvēki domā arī laukos, ko darīt, ne tikai kopt zemī, bet kaut kādu jaunu nišu atrast. Un tas arī kā turisma pakalpojums arī ļoti labi ir aizgājis, ko apmeklēt, ka tu vari pati savu maizi kukulīti uzcept. Ir jādomā vēl uzņēmējiem. Idejas īstenībā ir ļoti daudz. Mēs tagad arī pašvaldību izsludinājām projektu konkursiņu un pagājušajā nedēļā tieši noslēdzām. Kur visādas jaukas idejas nāk. Pieņemsim, viena jauna ģimene grib attīstīt šūšanu un pašvaldība iedeva naudu šujmašīnai. Forši, varēs iet bikses uz šo. Tāpat tās viens puika jauns arī Vērgales pagastā grib taisīt putnu būrīšus. Mēs iedevām 200 latus arī iekārtas iegādēji un vienam motoru zāģi iedevām arī, kurš nodarbojas ar meža strādu, nopirkām. Iedevām naudu, viņš pats to pirks, bet kaut kā mēģinām to mazo uzņēmēju darbību atbalstīt un stimulēt. Un arī mājražotājs. Arī savs tirdziņš jums ir? Jā, arī pagājušajā gadā Pāvilostā arī par līderu naudņām arī tirdziņu izveidojām. Un tieši šodien braucot arī uz sižetu, tur viss tirgojās un viss notika. Un tā kā, kaut lēnām, bet man liekas uz priekšu ejam. Un tagad par īpašumiem. Tātad šeit jau izskanēja šie tie jautājumi. Kam tad tiek pārdoti īpašumi? Acīm redzot, iedzīvotājiem daudziem vēl ir neziņa. Viņi īsti nezina, kam tad tiek pārdoti, kam tad īsti tiek tā Pāvilosta sadalīta? Vai tie ir vietējie vai iebraucēji? Jāsaka jau ar to, ka paši jau tie pāvilosnieki arī tos īpašumus pārdod. Ne jau kāds no Maskavas viņus pārdod, vietējie arī pārdod. Jo tas naudas kārdinājums ir tik liels, kad vidēji zeme maksā 20 latiem kvadrātmetrā, tad var pareiķināt, viņš pārdod to vecās mātes, jau vecā tēva zemi un nopērk Liepājā dzīvokli un vēl dzīvo lielu laiku par to naudu, ko viņš ir ieguvis Pāvilostā. Lielākoties, kā es teicu, kā mēs viņus saucam, tie ir rīdznieki Pāvilostā vai Pāvilostas rīdznieki. Tie ir rīdznieki, kas nopērk. Pēdējā laikā arī parādās, bet tie ir maz arī krievtautības, arī cilvēku dēļ uzturēšanos atļaujām arī pērk, bet salīdzinoši maz tas ir. Un lietuvieši? Lietuvieši maz, uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Jo pāvilosnieki paši bija nobažījušies, ja šeit zemes vai īpašumus izpērk lietuvieši, vai nedod Dievs kādas vēl tālākas zemju pārstāvji. Jā, bet paši jau viņi pārdod un pārdod jau tam, kas dod lielāku cenu. Tā kā tur pašiem iedzīvotājiem uz to jāstās jau viņiem. Proti šie īpašumi mājas, skaistās mājas jūras krastos bieži vien pieder tātad šiem te rīdziniekiem, atpūtniekiem un arī centrā droši vien pieder mājas ne jau pašiem pāvilosniekiem, bet kas ir devušies prom ārzemēs vai citās pilsētās. Un proti par tiem cilvēkiem, kas neapkopj savus namus un piegulošās teritorijas, kā jūs ar tiem cīnaties un kā plānojat varbūt šo te darbību pastiprināt tuvākajā laikā? Par nekoptajiem īpašumiem ir viens, kad ir pašvaldībai saistošie noteikumi, ko mēs arī aktīvi esam uzdevuši pašvaldības policijai, lai strādā ar viņiem. Kad ir gan karogam jābūt izkārtam, to arī pierādīja tagad, kad bija represēto piemiņas diena, bija 46 protokoli par neizkārtiem karogiem. Diez vai kāds novads tik aktīvi varbūt seko līdzā, varbūt pilsētas lielās. Bet jūs pāanalizējāt, kas bija šie pa namiem? Protams, ka rīdznieki, jā, un viņi arī tur zvana vai, bet es jau tur neesmu. Tad iedot to latu kaimiņu Miķelim, un viņš aizies un izkārs to, bet es cienu savu valsti un savu pilsētu un savu novadu. Un otrs, ko mēs esam pēdējo gadu laikā pašvaldībā ieviesuši tieši par to, kad ir jātīra gājēji ietus, sevišķi ziemā, es domāju, ka par ziemu vairāk bija jautājums, ko uzdeva iedzīvotāji, kad pašvaldības sniedz tādu maksas pakalpojumu, ka mēs notīram viņu ietu un viņš par to samaksā. Un tas ļoti labi strādā, un es pat gribu teikt, ka tagad ir pāris tikai palikuši tādi, kur vēl mūs ignorē, bet tiem tad arī liekam sodus, bet strādā tas. Nekustamā īpašuma nodokļi par šīm atšķirībām.
kundze interesējās, kad tiks izlīdzinātas atšķirības? Visticamākais, ka netiks izlīdzināts, jo skaidrs, ka Pāvilosta ir, ja pa pilsētu konkrēti runājam, ir izveidotas zonas. Viena ir vecā Pāvilosta, kur ir pie jūras piekļausies, un skaidrs, ka tur ir zeme daudz dārgāk, kā es minēju, vidēji ap 20 latiem kvadrātmetrā. Un jaunais ciems, kā mēs to saucam, ir krietni lētāk tā zemīte, un arī nav interese. Un tas nav mūsu izdomāts, jo tas nāk no darījumiem, kur pārdot tieši, kā mēs runājam, tos nekustamos īpašumus. Un valsts zemes dienestam jau viss tā informācija redzama. Un pēc tā arī aprēķina nekustamā īpašuma nodokli to 1,5%. Visticamāk, viņš arī neizlīdzināsies. Bet es varu minēt piemēru, 1200, kas ir tāds padomu laika standarta abūs gabaliņš. Nekustamā īpašuma nodoklis ir vecajā Pāvilostā, kas ir superīgā vietā, kur ir ūdens kanalizācija, ceļš un jūra, tur 500 metri, 200 metri, ir ap 65 latiem gadā. Es domāju, ka tā nav milzu nauda, ko nevarētu samaksāt. Pensionāram ar maziem ienākumiem tā varētu būt diezgan krietna. Sadala uz 12 mēnešiem. Bet nav doma bijusi kādus saistošos noteikumus izdot atlaides paredzēt šī te cilvēku kategorija iedzīvotāju, vecajiem pāvilosniekiem, tieši vietējiem iedzīvotājiem? Man liekas, ka viņi nav tik liela tā nauda, lai nevarētu samaksāt. Skaidrs. Mēs īstenībā strādājam vairāk pie tā, un ka tie rīdznieki, kas nopērk Pāvilostā vai Vērgalē nekustamo īpašumu māju, mēs cenšamies viņus pierunāt, piedeklarēt Pāvilostas novadā. Un tas arī ļoti labi strādā, jo mēs katru gadu ņemam no valsts ieņēmuma dienesta informāciju, kā maksā gan mūsu uzņēmēji nodokļus, kas tieši attiecās uz pašvaldību iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tad tur parādās tāds brīnuma lietas, ka tāds uzņēmējs ar 5 darbiniekiem samaksā mazāk kā viens rīdznieks, kurš ir deklarējies šeit. Tas ir tas pienesums, ka no tiem, kas nekop tos īpašums, kā minēja. Nekustamā īpašuma nodoklis arī būtiska daļa tomēr budžetā pašvaldības. Cik tad čakli ir maksātāji? Visi samaksā? Protams, ka visi nesamaksā. Un samaksā tieši tie, kam ir visgrūtāk. Tie samaksā. Nemaksā tie, kas gadus, kad bija treknie gadi, ka pirktās zemes pirka un pārdeva, jo, kā jau minēja, Pāvilostas novads ir ar zemēm ļoti iekārojams tieši pie jūras. Un bija tādi darboņi, kā es viņus saucu, kas par latu nopirku un par 10 latiem gribēja pārdot kvadrātmetru, un tie tagad ir iekrituši, ja tā var teikt, un tie ir tie, ko mēs caur tiesu izpildītājiem arī dzenam. Daži ir bankrotējuši, daži ir pazuduši, un īstenībā lielākās problēmas ar tiem ir vietējie iedzīvotāji. Es pat gribu teikt, ka 99% nomaksā. Bet jums ir izdevies no kāda piedzīt reāli? Protams, ka piedzena. Tiesu izpildītāji diezgan aktīvi ar to strādā, bet mēs ar tiesiskām metodēm mēs neņemam kaut kādus tur baidītājus, tur daudz arī zvana un ka piedāvājās, ka viņi ir gatavi piedzīt, bet mēs ar tiesiskām metodēm un ne ar baidīšanu. Šeit bija jautājums arī par ceļiem, ielām, trotuāriem. Tātad kādi ir plāni? Varbūt ir kāds plāns, kuru ielu tad varētu asfaltēt vai bruģēt, jo, kā zināms, Pāvilostā faktiski 10% apmēram no visa ielu kopējā garuma ir tikai asfaltētas. Jā, tā ir problēma gan Vērgalē, gan Pāvilostā, gan Sakā, kur ir daudz grāns ceļu, un īstenībā lielāki ienaidnieki mums ir, ja pa grāns ceļiem runājam lauku teritorijās, tie ir mežvedēji, bet arī tu viņus nevar bremzēt, jo tomēr tā ir uzņēmēja darbība. Tad mēģinam slēgt līgumus, un kad ir šļūdonis vai atkal, kad ir slapš, tad neļaujam braukt un tā. Jo skaidrs, ka tā arī ir Latvijas viena no svarīgākām tautsēmniecības nozarēm, kokapstrāde, mežstrāde. Mēģinām ar viņiem sadzīvot, bet viņi ir tie, kas tos mūsu ceļus arī visvairāk arī bojā. Ja par pilsētu runājam, tad konkrēti es pateiktu, tagad, kur iela asfaltēt, jeb kurā ielā liks gājēju celiņu, es nevaru nosaukt. Katrā ziņā šobrīd iet konkurss, un tūlītās viena maza ielas posmiņa Brīvības ielā gājēju celiņu bruģēsim. Tā pamazām solīt par solītim, cik ir naudiņas ejam uz priekšu. Pagājušajā nedēļā pieņemsim grantu vedām uz Sakas ceļiem un šodien tieši uz Vērgales pagastu ceļiem. Tā kā ar tām mazām naudņām kaut ko mēģinam darīt. Kādas jums tā saikni, teiksim, ar Latvijas valsts ceļiem, jo, kā zināms, ceļš no Grobiņas puses uz Pāvilostu Allažu pavasaros ir neizbraucams bedru dēļ, šobrīd viņas ir salabotas. Kā jūs tur arī kaut ko no savas puses varat iebilst vai teiksim, viņus veicināt, lai viņi kaut ko dara
Kā tas notiek no jūsu puses ministrijās šīs sarunas? Veicinām un runājam un zvanam un rakstam. Arī uz satiksmes ministriju mēs mēnesi atpakaļ uzrakstījām vēstuli, bet tagad jau, kā jūs pareizi minējāt, ir bedres novērsts, bet tas jau nav risinājums tas līdz nākošajam pavasarim, kad atkal būs bedri pie bedres. Skaidrs, ka tajā valstī ir naudas, cik ir. Vienīgais jāsadala tās prioritātes. Un jauki ir tas, ka tagad jaunais satiksmes ministrs Matīs kungs arī domā par to, ka tiešām vajadzētu vairāk naudas pievērst ceļiem. Jo ceļi jau tas pats, kas cilvēkam asins vadi. Asins rite ir. Ja kaut kur viņš ir bojāts, viņš vienkārši nestrādā. Un to arī pierāda šis pats Liepājas Ventspils ceļš, kurš ir dzīvs ceļš tiešām, kad viņā ir jāiegulda nauda. Un tāpat tās, pieņemsim, ja Liepājā labi apmaksāts darbs, īstenībā arī no Pāvlosta arī viena daļiņa jau braukā uz pilsētu jau strādāt. Un, ja būtu labs ceļš, kas tur ko braukt vienu? 40 minūtes vai no Vērgales vispār 20 minūtes nesi darbā. Arī turistu vairāk būtu droši vien Pāvlostā. Jā, pareizi sakat, lai mēs arī dabūtu turistu šeit, un tad arī par to ceļu jādomā. Ja tāds vācietis, tad glauna mašīna šeit iebrauks, domāju, viņš izstāstīs visiem kaimiņiem un radiem, lai tur nebrauc. Par medicīnas pakalpojumu pieejamību Pāvlostas novadā. Kādas tās problēmas ir šobrīd un kā tad grasāties tomēr uzlabot? Es gribu teikt, ka pat īsti problēmas, es domāju, ka nav to, ko kundze minēja par zobārstu. Mēs esam mēģinājuši pirms gadiem 5-6 remontēt zobārstam kabinetu. Mēs pat iegādājāmies, mums Norvēģu sadraudzības pilsēta uzdāvināja visu apratūru zobārstniecības. Mēs meklējām zobārstu, bet, diemžēl, mēs viņu neesam atraduši līdz šim brīdim. Un to zobārstu kabinetu mēs atdevām tieši pagājušajā mēnesī vienam iedzīvotājiem, kur dzīvot, lai būtu dzīvoklis tas bija. Un aparatūru atdevām Malsungai, kur mūsu novada iedzīvotāji brauc tieši no Pāvlostas un saka labot zobus, lai viņi nestāv, kā saka, bet izmanto. Un mēs pašvaldību darām tā, ka mēs esam nākuši pie secinājuma, ka mums lētāk ir iesēdināt autobusā un aizvest uz pilsētu, nekā mēs varētu dabūt uz Pāvilostu vai uz Vērgalu zobārstu. Un skaidrs, ka tas ir privāti biznesa un mēs esam pa maz, lai šeit brauktu dakteris un labot zobus. Ja vēl par medicīnu, tad pēdējo 2 gadu laikā arī mēs esam ātro palīdzību dabūjuši, neatliekamo palīdzību uz Pāvilostu, kurš šobrīd strādā. Un es domāju, ka tā problēma ir daudz labāka, kā bija pirms gadiem, 3-4. Es saprotu arī runājot par atpūtas zonu un proti par pludmali. Jūsu programmā tiek paredzēts izveidot glābšanas dienas, tas līdz šim laikam Pāvilostā nebija. Jā, kaut gan par to būtu jārūpējās valstī, bet, diemžēl, valsts nerūpējās. Un tad, kā vienmēr, pēdējais ir pašvaldība, jo mums ir svarīgi tie mūsu iedzīvotāji un mūsu turisti, lai viņi justies droši. Un tad mums ir plāns jau jūnijā iegādāties glābšanas laivu par Igaunijas Latvijas pārobežu projektu, un lai šeit būtu droši atpūsties, vai tas ir vai akmensraks, vai vienalga, kur viņi ātrā gaitā varētu aizkļūt un glābt gan tos pašus sērfotājus vai peldētājus, ja nonākuši nelaimē, vai kaut vai zvejniekus. Un kā ar sabiedrisko kārtību novadā? Cik droši var justies iebraucējs, ja paši novada iedzīvotāji šeit? Es domāju, ka var justies pilnīgi droši gan Vērgalē, gan Sakā, gan Pāvlostā. Man liekas, ka nevienā vietā nav bail par tumsu iziet cauri no viena gala līdz otram pagastā, ja pilsētā ir pašvaldības policija, ir 4 policisti, kur pilda šīs funkcijas un 24 stundas diennaktī ir pieejami zvanot. Un es domāju, ka tas ir. Ka tur ir kārtība. Es esmu apmierināts. Jā, izņemot Vērgalē, mums vajadzētu uz vietas dabūt pašvaldības policistu, kurš aizgāja pirms kādiem 3-4 mēnešiem uz labāk atalgotu darbu. Runājot arī par nākotni, un varbūt ne tikai šiem 4 tuvākajiem gadiem, bet jums kā Pāvlostas novada iedzīvotājiem arī ir savs skatījums par Pāvlostas novadu kopumā, kādas tās vīzijas varētu būt, kāds tas novads izskatās, varbūt minot arī tādas konkrētas lietas, ko jūs redzat. Mans sapnis ir, lai Pāvlostā būtu neliela zivu pārstrādes rūpnīca, bet neliela tāda kaut kāds šprots varētu ražot. Jauki ir tas, ka tagad no lauka atbalsta dienas dabūja lielākais darba devējs, ja Enstārs zvejnieks atbalsta, kur būs kūpināšana un filetēšana arī zivju, kur būs 20 darba vietas jau visticamākais, ka nākamā gadā. Es saku, man liekas, jāizmanto tie resursi, kas mums ir tīri meži. Varētu vēl kādu kokapstrādes uzņēmumu nelielu uzbūvēt, kur varētu darboties Sakā, kur būtu cilvēkiem vēl darbs, un darbojās jau 3 uzņēmumi, bet tur ir vēl resursi. Un Vērgalē, es domāju, tā ir lauksaimniecība, kas ļoti labi sev pierāda, gan kooperatīvs Vērgala viens, kad cepur nost, ko viņi apstrādā zemes, un
mēģina konkurēt ar daņiem un vāciešiem, lai nenonāktu viņu rokās, bet lai paliktu mūsu rokās. Tā ir zemniecība. Un par visu pāri tie 3-4 mēneši, kā minēja, turisms. Paldies jums par sarunu un dalību šai raidījumā. Mūsu raidījums ir izskanējis. Šī bija priekšvēlēšana diskusija novada izvēles, kurā tika pārstāvēts viens no 2 Pāvilostas novada deputātu kandidātu sarakstiem Mēs savam novadam.